Čau! Jauna diena, jauns iepaziens. Labi, nav tā. Bet, jā, brauksim uz trasi. Es braukšu, Siegais arī brauks. Pamēģināsim pārmaiņas pēc pabraukt netaisni. Pamēģināsim arī pagriezt līkumus. Tad jau skatīsimies, kā mums iet, kā mums būs. Jo, nu, projektiem ir interesanti braukt trasē. Tad mums cītīgi viens mazgā mašīnu jau. Nezinu, priekš kam trasē vajag mazgāt mašīnu. Bet gan jau būs labi. Tad, nu jā, viens beidzot nomazgājies. Brauc tīrs glīši. Kā viņš skan, kā viņš skan. Nu, labrīt! Man ir dāvanas tev. Paldies! Paldies! Tu zini, kam ir kas? Jā. Jāpielaiž reiz klāt. Kur ta pazudis? Šķidrumīši? Jā, manīgi es nezinu. Es ceru to, ka vienkārši kluči ir iet uz beigām, bet nē. Vienam bija situācija. Tajā aizvakar, jā. Sāk parādīties, ka šķidrumīši trūkst. Jā. Es ceru, kādā uzlaunčojos. Tas tak jaudīgais, jūs 9, vai? Rakete. Vajadzētu kā cauri, tad notīrīt. Es tās tagad nebūtu kārtīgi noskalojis mašīnu, ka viss ir putēs. Kā, es jau nevēršu halvu paļaut, nemaskās. Labi, labi. Gatavs trasē? Vienmēr. Piecim gatavs. Mazlietiņu uztraukumi viņš ir, bet, nu, es domāju, ka būs labi. Tā jau redzēs. Jācer, ka šīs sauģis izdzīvo. Mēs kā parasti abi kopā kaut kur braucam, tad līdz pirmā mašīna apstājās. Nu, tad arī metam mieru, lai vismaz ar vienu mašīnu aizvilkt otru mašīnu. Jā. Ievadrunas pateicis, redzat, kāds ir sākums. Tad jau tiekamies trasē. Nu, braušu, ko mēs tad daram? Nu, likvidējam lieko svaru un tā. Un ja īstais iemesls? Man ir žēl. Nu, jā. Tās tam satik pēdējo reizi, kad redzēt, ka upers maksā. Man ir žēl. Nu, ko, laiks pabraukāties. Pirmais aplis pamēģinās izbraukt vienkārši tāpat.
Daugātā! Nu tā, pāris braucieni ir pavadīti. Secinājumi ir tādi, ka man ir ļoti slikts riepas, ļoti mazjaudīgs auto un ļoti mīksts auto. Nu, nebija jau nekas cits gaidāms no šiem auto, nu no mana auto. Braška arī sūdzās, ka Peltiņam riepas līdz ļoti. Uz nākamo sezonu man būs cits riepas, protams, jo šie diski ir domāti priekš ziemas riepām. Šeit nebūs vasaras riepas virsū. Jā. Es esmu pāris braucienus izbraucis. Es domāju, ka es to pabraukšu vēl. Ielikšu GoPro no savu skatu punktu, kā es braucu. Tev, kad video? Tu YouTuber, kad video? Tā kā jā, pagaidām ļoti patīk. Manai mašīnai pagaidām viss ir okei. Izskatās, ka tur stāv BMX, kuram hauba ir vaļā un kaut kas ir noticis. Tā kā jā, tiekamies āvāk. Iesēdos blakus Braškam. Pabrauks blakus, pasēdēs kā ir. Partado. Man neslīgi tik traki. Man vienkārši, vai ne? Bet man arī slīd, jo man arī nav nekādas labās riepas. Bet nu... Skolai viss četrādi. Cik viņam klusi tie šāvieni ir. Pieras pie maniem trakajiem šāvieniem. Knapi. Patīk tas moments, ka viņam ir tas GPS spidometrs un viņš galīgi netiek līdz tam ātrumam. Es jau atmetās, kurš jau liet uz augšu. Jā, viņš jau sāk bremzēt, tad spidometrs jau liet uz augšu, mēģina saķert mašīnas ātri. Pārka taisiet un pērciet tik ātrs mašīnas, ka viņam spidometrs netiek līdzi. Es vēl bremzē vēl varu, bet viņš kā es atļauju. Es tev panācu pa lielam tikai es taisnēm. Jā. Būtu cietāka mašīna, labāks riepas man, es pat bēgtu līkumos no viņa. Bet tagad līkumos viņš vienkārši turās man līdzi un taisnēs viennozīmīgi pieķer. Tāpēc B6 ir labāks.
Nebrauks pabraukāties. Kā? Nebrauks pabraukāties, izveidi. Arī var. Domāju, tev brems neuzkars? Man brems nekars, jau nebremzēja. Nu kaut kā tā. Tas ir vienmēr pasagāt vienmēr. Esam tagad mainītās lomā. Es pasēdēšu blakus. Drošība pirmā vietā. Man slīd nenormāli. Nu man jau arī slīd. Bet nu, ne tik rākti cik tā, bet arī slīd. Tik mierīgi pārkāpjot no tevis. Ka tevi saķeru, jebot! Tas disks vajadzēja man atstāt. Droši vien jāpabrauc bišķi. Atdasēties. Motors nekarst, tas ir labi. Nu, man ir uz robežas vienā brīdī tā kā sāk kāp temperatūra. Vidējais patēriņš 24 litri. Trasē. Normāli tā ir trasa, domāju. Mazliet karstu pavai. Prasītavs nojauk džemperu pilnībā. Ir, tāpēc bišķi pataisīju logu, lai vismaz kaut kāds skābekļi tiek. Bet forši pa trasi, ne? Protams. Pierādi sevi trasē, nevis uz ceļā. Tieši tā. Tā kā esat prātīgi un braucat pa trasēm. Jā, ja ir tāda iespēja izmantojot, tas tiešām, tas ir... Šodien būs tāds foršs nogurumīgs beigās. Vajadzētu pielikt to Transmiteri? Jā, lai zinātu laiku. Varbūt labāk, ne? Man nav, jā? Es nevaru tevi tādu salīdzinājumu. Šitās mans riepas, ko es dragreisā braucu, tāds, ja būtu ar tavajām, ko tu brauc dragreisā, varbūt tu būtu vēl labāk. Bet šitie ir vieglāk diski. Jā. Vienkārši vajag pirkt labas riepas. Jā, trasētas pierādās ritīgi. Tas dragreis vēl varbūt to tā nejūt, bet gan jau arī jūt, bet te toši pilnīgi kā diena nakti. Lai gan abiem ir vecas, kaut kādas mizas, ko nebija žēl noplēst, bet manējās vispār neturās. Nepierādās, ka vajag pirkt labas riepas.
Nu, to uz priekšu tagad šitās reāli ir domāts, lai noplēstu pirmā jauns, un tad tas vasarā atkal jauns sanāks. Jep. Nu ko, priekšgājiens numur 2. Ir bišķi saprast, kas ko kā slīd, kā neslīd. Precīzi slīd. Ahujen! Tā, ka pizdziets kā slīd.
Jā, atradām vaininieku. Kur šī te truba nolic no intercoolera. Tā kā jā, pārējie tik gāži. Citiem arī ir problēmas. Nav es vienīgais ar problēmām, bet nu, tā ir ar tiem dīzeļiem. Turpināšu skrūvēt, mēģināt uzlikt atpakaļ to trubu. Jānotīra, jo es vienreiz man arī tā notika. Es nenotīrīju no eļļas un tikpat ātri arī nolic. Tā kā, jā. Gadās arī tā, ir reizes, kad nesiet. Sīgais, vēl kaut ko čekarē. Aiziet! Sākumā domāju, trāsies, lauc. Viss kārtībā, viss čotka. Ir sataisīts, cerams, turēsies, notīrīja no eļļas. Jāpēc notīrīja no eļļas, notīrīju visas trubas, visu un uzliek kārtīgi pievilku, cerams, turēs. Problēma fiksat. Mazliet melnas rokas, bet no... Tas ir dīzels. Tas ir dīzels. Tas ir normāli. Kaut kā tā uz te iet. Dotajā brīdī neviena nav uzsvērts. Visi jau jūtam saguruši. 2 stundas ir ko turēt. Nevar iedomāties, kā ir cilvēkiem te, kur to Lemānu brauc 4 stundas. Nenormālākā slode. Man arī situācija tāda, ka katru braucienu aizmuguri paliek aizvien melnāk un melnāk. Un pagaidām viss tur. Jā, secinājums viens. Ar šitādā riepām braukt nevar. Vispār netur. Bet jau arī viens plus, es nedilstu. Aiziet Porsche. Mēģināt vēlreiz. Nesasties. Jaudinieks. Viss klausās sapratu, ka izdāja. Jā, MP4 dzīve. Kopērs MP4, tas ir jaudīgāks. Paties, ko Benžīs atbrauks, viņam jauda pazuda MP4. Jā, mēs 1.9 iet. Tu mazliet izturēji. Vispār nekāda problēma. Es vakar ārpus altēju šitā visas. Jā. Man tagad vairs nestrīķēs. Man iepriekš nošvītāt strīķējā. Nu tagad laiks citam motoram, jā? Džeki pat atzina, ka Audi ir izturīgāks un labāk. Jogadījiet! Ko? Esam nobraukuši, esam izturējuši. Pozitīvi. Mums vēl būs aptarīt, bet jums šeit arī droši vien būs viss. Es domāju, kā tagad būs ar skaņas. Meistars. Jā. Jā. Bet arī mūzika ir un vispārējais. Jā. Tā kā jā. Cerams patika. Arī šitā mēs šeit tad izklaidējamies. Gaidam ziemas sezonu un piesakojiet, nolaikojiet. Kaut ko būtu arī var komentāros ierakstīt. Interesanti šeit palasīt. Jā, par to, kā mēs nemākam braukt. Jā. Jā, nu man pirmā reize trasē bīstu mašīnu. Nu mēs jau tā kā ievākušies pa buferiem.
Tagad tā! Bet forša diena, šitās dienas patīk. Brīvdienas kārtīgi ir izbaudīts. Galvenais prieks, ka atkal kārtībā reizi visu izturēt. Tādi aizbraucam mājās. Ir šis tas. Šo parādīšu. Ir bijuši situācija. Un atkal iekļā tur ir lēts izskatās. Tā ir problēma. Tā ir. Un tad, tiekās citā video. Tā ir čau.